Sveiki visiem! Es šodien pastāstīšu un parādīšu Bosch profesionālo ekscentra slīpmašīnu GET 705 150. Es viņu nesen iegādājos kopā ar Metabo LF 724S. Tas ir krāsa noņēmējs. Es viņu tā kā par viņu stāstīs. Ja jūs gribētu apskatīt, tad parādīsies tas video. Un tagad ķersies klāt tad Bosch ekscentra slīpmašīnu. Profesionālo. Tā, kas tur ir? Kast. Reku kast kāds ir. Reku priekšējais. Viņam tur ir roktus, tā kā vēl viens, kurā ķerties. Tur ir augšējais. Tur ir jā, āķīši, ko tur. Tur ir reku aizmuguri. Un reku sāns, tā kā. Kur aizcerās, ja tur ir vēl viena kasta. Bet man ir tieši ir. To tas parādīšu. Tā. Rekur kastu vēl vien, ja redz. Tur vienkārši liekas virsū, tad jātrāp. Un rekur viņi aizcerušies divu. Un tad arī nesat vai sakārtošanām nolikt. Tad vienkārši vajag iedabūt tādā, kur šitai abos sānas ir šitas, poga tā kā jāuzspiež pats augšā un mierīgi tur var nesāt kaut ko citur, vai ko grib. Tādiem tur citiem kastēm nav, nu, ko es tā kā redzējis, es tikai redzu, ka Boscham tāds ir tā kā fiks, nu, ātrais likšanas kasts. Jo citiem, ko es redzu, ir vienkārši kā, nu, pašam jāfiksē, tā kā jāizāties, tā kā šitas, ka jāspiež. Tas tā kā bišķi nē, tad ar šitam Boscham tieši tā kā ērti. Un tagad, kāds tur ir, viņam tieši apraksts ir šitā. Un šitā ir tas ekscentra slīpmašīna tieši. Un tur ir apakšā apraksts. Viņam ir 150 mm pēdiņi apakšais. Nu, tā arī 125 pēdiņi. Bet, nu, es paņēmu 150. Viņam ir tā kā divu, tā kā tur, ka viens ir slīpēšanas un pulēšanas. Tur tāds viņam ir. Slīpēšanas viņam ir 3300 līdz 7300. Tas ir kā slīpēšanas. Tieši, ka kaut kādam kokam, nu viss vajag kokam tur tā. Pulēšanas ir 290 līdz 640. Tas ir pulēšanas. Un kas tur vēl jābūt? Viņam svārstība bija 4,5 mm. Tā, nē, tur es attaisīju stāvojā. Un rekud, kas tur ir pirmais? Rekud papīrs. Tur ir pa viņu, tad tā kā tieši slīpētājs, tur ir putekļi sūcēji, tur galiņš ir. Ja ieraug, jā, tur ieraug. Tur ir apakšā ir tā kā, nu kā, dažādi pēdiņas tur ir. Tur ir apakšā vēl kaut kā. Tur augšpusē jūs neredzat, bet tur ir tā kā smilšpapīri tur apai. Pacelšu augšā. Vai rekur. Šitai smilšpapīri tā kā ir. Un tur ir izmēri tieši. Nu, tur viss apraksts. Tā, un tagad, kas viņam ir iekļauts? Tā. Kas viņam iekļauts ir? Ir rekur. Tieši tas ekscentra slīpmašīna. Mēs ar to ķersimies. Noliks bišķi malā, lai, nu, ja redz fonā bišķi. Rekur, tā kā iesūkšanas, nu, tā kā priekš ekscentra es parādīšu, kāds ir rokturs. Rekur tieši, viņam arī ir ar skrūvīti. Es to arī parādīšu, kāds. Viņam ir iekļauts 3
smilšpapīra tā kā. Viens 180, 120 un 80 rupjums. Tā, kas vēl ir, tad vēl ir tā kā aizsargs. Es šito arī parādīšu, kā viņš ir. Es to paskaidrošu. Viņam ir atslēga, lai pēdiņu mainītu apakšu. Bet nu mums nevajag, liks atpakaļ. Un viņam ir instrukcija. Tūlīt es dabūšu ādā viņu. Tā. O. Kur ir instrukcija. Priekš 125 arī. Tā, kas... Nu, tur vēl kaut kādu papīru. Tas nevajag. Liekam atpakaļ. Un tā aiztaisam ciet. Tā, liks fonā, lai viņš tur stāv. Un rekur Extended slīpmašīna. Tad, nu viņš tāds kā normāls stāja. Rekur tas rokturs kā, viņš šitā turās. Viņš tā kā leņķa slīpmašīna izskatās. Jo viņš tur pagarš ir. Tur ir vads. Šita ir apgrieziena, nu tā kā regulēšanas. Tur ir šūtēm, tur kaut kur. Nu tā kā putekļu sūcējām ielikšana. Tur ir slēdzis. Tā kā leņķa slīpmašīnām. Tur ir tā kā rokturim. Un tur ir rekur funkcijas. Tas ir tā kā pulēšanas. Un tas ir slīpēšanas. Parādīšu, kā viņš ir. Rekur pēdiņi. Šitādi viņam ir. Tas ir vidējais cietums. Tur ir tā kā dažādi, nu, pēdiņām. Tur ir tā kā mīkstais un cietais. Tas ir kā soft, tas ir mīkstais, hard ir cietais. Medium, tas ir vidējais ciets. Un tāds viņam tā kā vad. Un parādīšu, kā tur ieliekas. Nevajag tad doktorim vajag to atslēgu tomēr. Izņemšu atslēgu, kas viņam ir iekļauts. Reku doktors. Nu, tur skatoties, kurā pusē tur tā kā gribās. Pagaids apskatīšu, vai redz viss. Bišķi saregulēšu. Reku, lai labāk redz jūs tur. Tā, reku slīpmašīna. Reku doktors. Tas ir, nu, šitā pusē vai šitā pusē, tas skatoties, kurā grib. Bet es vienkārši parādīšu. Tagad viņš jau šito atslēgu skrūvējās. Viņš augšpus, tā kā. Reku viņš šitā skrūvējās. Un reku, viņš turās normāli tā, stingri. Un tad tu vajag šitā slīpēt, tad ko, nu kādu veidu grib. Mēs izskrūvēs pašlaik ārā. Lai nemaisās pašlaik. Tā, reku, ir aizsargs slīpētājiem. Tas ir priekš, lai kaut ko neaizsit tā kā sienām vai kur. Jo tur var sabojāt to smilšpapīra galiņu un tad ir bojā to pēdiņu galiņu tad tieši malās tā kā. Un tad viņš nelīp labi. Vienīgi tad, kas... es nepareizi uzliku. Viņam rekord tā kā ļipiņi tad, nu gan izvērt, tad tā kā bedrīti iet šitā arī apakšā. Ja redz, šitā vēl ir tā kā. Jums tā kā jāmēģina trāpīt, ja jums tur ir šitā apakšā. Un vēl reku viņš nofiksējās. Viņš slīpēs tad. Un tad viņš atdurās ar šito plasmas, un tad netiek tas pēdiņi, un tā tu nesabojās. Un dabūšana ārā, vienkārši kaut ko vienām, nu, atlecās vaļā. Nu, tad brīžam tā kā vajag otru arī tā kā paņemt, tā kā abas reizē, tad, bet, nu, tad arī var vienu, ja sanāk. Un rekur tas trūp tā kā priekš šūkšanas. Rekur ar šito galvu ieliekās šitā. Un šitā rekur tā kā bedrīt ir tur. Šitas ir priekš šito. Šito paņem šitā. Mēģinu, nu vispirms tad trubā. Un tad šitā.
Un reku viņš iespraužās, un viņš tad ļoti izturīgi tā kā. Viņu var nesāt gandrīz vai viņš tā ļoti labi turās. Lai dabūt ārā, ja nevajag, reku tur tā kā sarkan poga, tad jāspiež, un viņš dabū ārā. Normāli tad. Nu, viņam tāda paša galiņa šita, tā kā tam. Un reku vēl tad iesūkšana, tad, ja viņam šitāds gals, es gribu pamēģināt, vai dara tā kā citiem, tad, reku paņemsim, reku Bosch mikrofiltru. Tas ir maisiņš tā kā. Nu, vaļīgi. Tas tā kā nedara. Reku maisiņš tad. Vienam. Nu, viņš vaļīgs arī. Tas slikt. Pamēģināsim vēl trešo tā kā. Ar putekļu saucienu karčot profesionāli galīgi. O šitā viņš labi. O. Turās labi. Tad dabūsim ārā. Un es gribu apskatīt to plasmas trubu. Tā, viņš šitā, protams, derēs. O. Jādara. Nolikšu malā bišķi to putekļu saucēju. Šitais maisiņš, vai viņš dara? O šitas turās. O šis turās. Ritīgi turās. Mikrofiltrs. It kā turās, bet, nu, vaļīgi. Tas nedara tāds. Tā. Tas ir, nu jā, it kā tas ir viss šitām, kas ir, nu, kas viņam ir funkcijas vai ko. Tad mēs mēģināsim skaņu tā kā. Ja mēs ieslēgsim viņu iekšā, tikai man jādabū tas striķis ārā, kas viņam tā kā ir uzlikts virsū. Es diži negribu pārgriezt viņu. Tā. Tūlīt dabūšu ārā. Un rekuriem dabūju ārā. Ieliks kastē iekšā. Tā. Reku vats. Diezgan pagaršs. Nenormāli garš. Vai te nenormāli garš viņš ir. Tā, ka viņš nav ieslēgts. Tad arī tā kā līdzīgi, bet tālbo tas krāstu noņēmējam, viņš tā kā arī leņķis sleipmašīnām. Bet, nu, šitas ir ekscentri, viņiem ir slēdz šitas, tad jāskatās, vai viņš ir ieslēgts vai nē. Jo, nu, tas, es neteikšu, ka bīstam, vienkārši kā, ka tu vari sabojāt kaut ko tur. Un tas nebūtu labi. O, tagad es iespraudu. Un tagad viņam pašlaik uz maksimālo ātrumu. Un viņš būs ar šito turbo, nu, kas tur rakstīt. Tas ir tā kā, nu, slīpēšanas. Tā, ieslēgšu. Tā kā gan izvēl parasts ekscentris līpaši. Tagad mēs ieslēgsim parasto. Nu, tā kā pulēšanas viņi domā. Vienīgi šis griežas, bet šitas jābūt, ka negriežas. Tā principā. Tā, viņš uz ātrāko. Nu, pamēģinām. Jūs redzējāt tā kā, ka viņš stāvēja tas cipars. Nu, es nezinu, kā kamerā, bet, nu, ja jūs redzējāt, viņš tā kā nestaigāja. Viņš tā kā negriezās, bet viņš vienkārši stāvēja un, nu, tā kā vibrācija tot veidu.
Tas tā kā pulēšanas, nu, veidi. Es nezinu, tad tā. Ja es nemaldos tā tad. Bet, nu, it kā tad jābūt tā. Un viņam vēl ir tā kā priekšā, tas melnais, tas ir, malas, nu, tas var jābūt kā oglēm mainīšanām. Ja tev tā kā beigts viņi ir, tad tu vari samainīt. Nu, vienkārši tev jānoskavē un jāsamaina. Nu, ja tev ir tā kā beigts oglis. Nu, tur, ko tur vēl? Nu, tā kā viss apskaidroja, nu, kas viņam ir iekļauts un kā viņš skan. Un es gribu pamēģināt, kā viņš slīpējās. Tikai man ir jāsakārto, nu, ko pēc slīpēšanas. Es tā kā bišķi nopauzēšu. Reku, kā es sakārtojis. Nu, reku, galds, kur es gribu tā kā noslīpēt. Un tieši ir, ko es gribu pamēģināt, ko mēs šodien parādām. Un slīpēs ar 80 rupjumu smilšpapīru, mirks, rekur, 80. Ar putekļu sūcēju, galiņu, uz maksimālu ātrumu, turbo. Un pamēģinām, kā viņš slīpē. Baigi viņš tak, nu pagaidīt, kā patīk, tas izslēgsies. Nu, tad patīk, tas labs, kā, nu, kaut kā ilgi tā kā sūds. Vienīgi baigi staigāja tur uz maksimālo. Nenormāli staigāja, ja kā redzēju. Baigi tur staigāja. Nu, pamēģinās to pašu, tikai ātrumu mazāk. Varbūt tad putekļi sūcēji, tad vains. Uzliks šitā, uz zemāko uzlikt. Varbūt pēc tam tad uz ātrāko mēģinās. Nu, tā kā bērns staigā, bet nu, tagad pamēģinās atkal tur uz ātrāk un to pašu. Varbūt tas putekļi sūcējs tā kā pa jaudīgi. Ja slīpētājiem tur, un tu slēdz putekļi sūcēji, tur vajag uz tā kā mazāk, lai viņš tā kā nepielīp. Ja viņš tā kā līp, nu, tur, tā kā viņam vakums tur gan izvajag. Ka viņam vakums veidojas, ka viņš ir pielikts, un viņš tā kā paceļās augšā tur, kopā ar to galdu, paņēmis piemēru. Un tas ir slikti, jo stabilitāte tad vairs nav. Varbūt dēļ to, ka, nu, es nebiju pārbaudīt. Man ir attaisīts vaļā tur tā kā lūt, tā kā caurums, rekur. Tur tādam kārčuram ir, kas tur ir, rekur. Viņam šitā ir. Mēs uzliks pašā, tā kā, līdz galam tā, un šitā ir uz trešā tā kā, nu, stiprumu tad, sūkšana. Pamēģinām. Nu, tā kā vienalga tur baigi staigāja. Bet tā kā mazāk, tagad pamēģinās uz tā kā parāstos, tā kā pulēšana, varbūt šitās, nu es nezinu, vai viņš tā kā slīpēsies, nu priekš to, ka vai normāli, bet nu var pamēģināt kā, varbūt tad kokam arī labi.
Un šis ir normāls, bet tiek apkārtas tāds bošs galiņš. Tas ir parastais. Tiek nokļūdījos tad viss. Es to atvainoju tā kā. Tas sanāk kā parastais, bet it kā tur maz, ka pulēšanam arī var. Uzliks uz pašu zemāko. Šitām, kā pats zemākos, tur baigā vibrācija. Tu tā kā var nokontrolēt, bet tā tur viņš ir. Bet pavējās atkal. Rekord, kas tur ir? Man ir tieši tas slīpētājs, kurām, tā kā gan izvai vibrācija nav. Reku, šitas bošs profesionālais ekcenta slīpmašīna GEX 40-150. Man ir šitāds ir, un viņam vibrācija ir daudzreiz mazāk. Šitam ir bišķi ir, kā slīpējot. Bet viņam nav tāda funkcija kā uz ātro, tā kā slīpēšana un ko. Bet šitas domāts virsmām, šitas arī virsmām, bet šis ir tā kā akurātām gandrīz vai. Tā kā eleganta slīpēšana šitas. Viņš ir labs tāds slīpēšana. Ja gribāt pa viņa, lai es pastāst, tad uzrakstiet komentārus, ja gribat apskatīt pa šito. Nolikšu malā bišķi viņu. Un tagad pa šito slīpētāju. Ko es teikšu par viņu tad? Viņš tā kā labi noslīpē, baigā ātri viņš. Uz to turbo viņš tā kā slīpē ļoti labi, bet baigi staigā, baigi kontroli, grūt. Bet uz parasto viņš, tā kā parasti ir. Bet vienalga tā kā, tāda kā, gan izvēl nevar nokontrolēt, bet, var nokontrolēt viņu. Bet tāds sajūt, kā, viņš staigā tur vai. Bet tā viņš tā kā baigi ātri noslīpējas šitas. Sūkšana arī tur tā normāli. Vai es iesaku jums šito tur. Tas ir galvenais, tas jautājums. Tā kā viņu, jā, tur, viņš tā kā labi slīpa, viņš baigi ātri tur. Bet, tas ir, es nezinu, ko tur, viņš bišķi tur vibrē vai kontrolēt var tur viņu. Viņš ir labs tur, ātri noslīpē, tas ir galvenais. Un sūkšana ir putekļu sūcējā. Nevajag tur kā es tev varu uzliekt šito filtru, jo šis filtrs ir daudzreiz labāks, ja bez sūkšanas putekļu sūcējā. Pa šito. Ja šitas iet cauri, tāds maisiņš. Gan izvēj, jebkurām maisiņām šitādiem, kā viņi lidos pa gaisu, bišķi tā kā skaidrs. Putekļi tā pareizāk. Bet ar šito var teikt, ka nav. Ja viņam ir labi, tā kā, gan izvēj sūkšana šitam, tad viņš gan izvēj iesūks viss šitas. Ja jūs gribat tos
Es iesaku tā kā, ja nav putekļu sūcējs. Bet, nu, sūkšana arī viņš labi tur, ar putekļu sūcēju. Un, ko tu var teikt? Labi slīpē, un tas ir pat Bosch profesionālā ekscentra slīpmašīnu Get 705 150 uz redzēšanos.